Tiem, kas sekojuši iepriekšējā gada notikumiem līdz industrijā, ir skaidrs, ka laikam jau neviens ražotājs vairs nevar iztikt bez kāda pārstāvja netbook kategorijā. Tā arī Lenovo. Tātad Lenovo IdeaPad S10. Līdzīgi kā pārējie netbook segmenta pārstāvji, arī šis dators ir aprīkots ar Intel Atom 1,6 GHz procesoru un Intel 950 grafisko čipu. Ja runājam par pieslēgvietu klāsu, tad arī šeit jauns divriteņas izdomāts nav. Ir video pieslēgvieta ārējiem monitoram, atmiņas karšu lasītājs, USB ports, vēl viens USB ports, Ethernet pieslēgvieta, kā arī skaņas ieeja un izēja. Papildus visam arī ekspres kartes līgzda, kurā, ja jūs vēlaties, jūs varat iegādāties, piemēram, 3G modēļu. Datoriņiem ir pieejamas divas dažādas ietilpības baterijas. Ir 9 šūnu lielā baterija un mazāka 6 šūnu baterija, kas, saprotams, ir nevien mazāk, bet arī vieglāk, un sliktā ziņa tāda, ka, protams, samazinās datoru autonomiju. Kad attaisām ekrānu vāku, ieraugām 10 colu ar LED diodiem izgaismotu displeju. Tastatūru, kas ir apmēram 85% izmērā no pilnizmēra tastatūras. Kā papildu aprīkojums ir tīmekļa kamera, iebūvēts mikrofons un stereo skaņruņi, kur, protams, nebūs pietiekami simfoniskās mūzikas cienītājiem. Ja runājam pārējo izskatu, tad Lenovo IdeaPad S10 ir pieejams dažādos krāsas salikumos. Ir šī visnopietnākā versija, melna, ir dzīvesprecīgāka versija, balta ar sarkanu vāku. Datoriņš ir aprīkots ar 1,6 GHz Intel Atom procesoru, standarta komplektācijā 512 MB operatīvās atmiņas, kas paplašinām līdz 1 GB, un Windows XP operētāja sistēma. Datoriņam ir 160 GB ietilpības cietais disks, ir pieejama arī versija ar 4 GB flash atmiņu un Linux operētāja sistēmu. Šī konkrētā modeļa īpatnība ir tāda, ka tas ir aprīkots ar Windows XP operētāja sistēmas krievisko versiju. Patiks tiem, kuri ir ieraduši lietot šādu versiju, taču tiem, kuri vēlas izmantot angļu vai latviešu versijas, protams, tas sagādās zināmas neērtības un nāksies doties uz Microsoft internetu vietni, lai lejupielādētu attiecīgo valodas pakotni. Kopumā lietojamības ziņā Lenovo IdeaPad S10 piedāvā tieši to, ko mēs arī sagaidām no netbook. Tas ir bezvadu internets un Bluetooth, un ergonomikas ziņā nedaudz ierobežots, taču tomēr iespējas izmantot viņu arī kā datoru. Arī netbooki savā ziņā viens otram ir ļoti līdzīgi. Katrs ražotājs tomēr cenšas kaut ko arī no sevis pielikt. Tā Lenovo šim nolūkam ir ieviesis divas podziņas. Viena podziņa, kas ļauj ātri palaist iepriekš lietotas programmas, un otra podziņa, kas ļauj izslēgt un ieslēgt bezvadu savienojumus, Bluetooth un Wi-Fi. Par datoriņu plusiem varētu uzskatīt pieņemamo salikumu kvalitāti, konservatīvo dizainu un vieglumu. Datoriņš atkarībā no baterijas izmēriem svar 100 līdz 300 g. Tā vai citādi, netbooks paliek netbooks. Tas būs ērts sabiedrotais, lai seifot internetā, taču ir skaidrs, ka kā pilna izmēra darba dators jums tas pilnīgi noteikti nederēs. Skaidrs, ka galvenais, ar ko piebilda netbook, ir to cena. Aptuveni 350 lati, un šis klejpdatoram līdzīgais priekšmets ir jūsu.